Pastāstīšu jums par Starboard interaktīvā ekrāna pielietojumu kā funkcijām. Pirmais, ar ko mēs sāksim, ir sānu izvēles. Nospiežot uz ekrāna gan labajā malā, gan kreisajā malā mums parādās vienādas izvēles. Tad iziesim cauri šai te izvēlnei, ko tad attiecīgi mēs ar katru no izvēlēm varam darīt. Tad pirmā ikoniņa mums ir mājiņa. Tad attiecīgi nospiežot šo ikonu, mēs atrodoties kādā no aplikācijām, mēs nospiežot mājiņu, atgriežamies iekārtas sākuma ekrānā. Otra lieta, kā mēs šo varam izdarīt, ja mēs esam pārslēgušies uz datora režīmu, tad nospiežot mājiņu, mēs atkal atgriežamies sākuma ekrānā, kas ir iebūvētā Android vide. Tad nākamā funkcija mums ir anotācija. Attiecīgi šajā rīka joslā viņi ir atzīmēti ar zīmolīti. Nospiežot šo ikonu, mūsu attēlotā bilde tiek iesaldēta. Šis darbojās jebkurā vidē, vai nu mēs to izmantojam datora vidē, vai mēs izmantojam iebūvētajā vidē. Tad jebkura vieta, ko mēs esam atvēruši, tiek iesaldēta, un šajā gadījumā mums ir iespēja rakstīt pa virsmu šai bildei. Tad šeit parādās jauna rīka josla ar dažādām ikonām. Tad pirmā ikoniņa zīmolītis mums ir rakstāmrīka krāsas un līnijas biezuma izvēle. Izvēlamies līnijas biezumu un rakstāmrīka krāsu, un mēs varam rakstīt pa virsu attēlu. Nākamā ikoniņa šeit mums ir dzēšgumija, tad šajā gadījumā mēs varam padzēst noslieko informāciju. Tad tālāk mums ir slotiņa, tad attiecīgi nospiežot slotiņu mēs nodzēšam visu informāciju, nospiežot slotiņas ikoniņu, mums parādās paziņojuma loks, vai mēs vēlamies notīrīt visu, vai vēlamies tomēr atcelt. Šajā gadījumā es atcelšu. Tad tālāk mums ir iespēja šo te anotēto attēlu saglabāt. Lai saglabātu, mēs nospiežam uz diskatītes ikoniņas. Mums parādās jauna izvēle. Šajā gadījumā mēs norādīsim saglabāšanas vietu, norādīsim failu nosaukumu, kādu mēs vēlamies, un attiecīgi tad saglabāsim. Tad šeit labajā stūrītī uz mapītes nospiežot, mēs varam izvēlēties, kur mēs vēlamies saglabāt šo attēlu. Šajā gadījumā mums ir iebūvētā glabātuve. Gadījumā, ja mēs būsim no kādām USB pieslēgvietām pieslēguši USB zibatmiņu, tad mums attiecīgi būs iespēja arī saglabāt mūsu zibatmiņā. Šajā gadījumā ņemam iebūvētā glabātuve, un es izvēlēšos mapīti, atbilstoši izvēlēšos mapīti Pictures. Spiežam OK. Ceļš mums ir izvēlēts. Standartā attēlā nosaukums ir laika zīmoks. Mēs šo te varam nomainīt. Lai mēs nomainītu, mēs ieklikšķinam laukā nosaukums. Mums parādās klaviatūra. Mēs varam šo te informāciju nodzēst nost. Klaviatūru mēs varam pārvietot šeit, turot pelēko tumšo līniju, ja gadījumā viņi mums izlec kaut kur priekšā. Tad attiecīgi ievadam nosaukumu un spiežam OK. Un attēls mums ir saglabāts. Tālāk mums ir iespēja šo te anotēto attēlu ievietot baltās tāfeles aplikācijā. Tad šeit mums ir ikoniņa kvadrāts ar plusiņu pa vidu. Nospiežam šo ikonu. Un šis te anotācijas rīks mums tiek aizvērts ciets. Un šis te attēls tiek pārvietots uz baltās tāfeles aplikāciju. Kur tad mēs varam tālāk ar šo te attēlu papildus darboties. Vērsim vēlreiz vaļā anotācijas rīku. Tad tālāk mums ir iespēja šo te attēlu iegūt mūsu mobilajā ierīcē. Tad kā to mēs varam izdarīt? Šeit nākamā ikoniņa ir QR kods. Tad attiecīgi mums iekārta uzģenerēs QR kodu. Noskanējot ar mobilo ierīci šo te QR kodu, mēs varēsim atvērt šo te attēlu mūsu mobilajā ierīcē, pēc tam šo te attēlu koplietot vai attiecīgi saglabāt izmantošanai vēlāk. Un pēdējā ikoniņa, kad šeit ir iziet no šī te anotācijas rīka, nospiežam šo, tad mums atkal parādās loks, vai mēs vēlamies šo te anotāciju saglabāt vai nevēlamies saglabāt.
šajā gadījumā mēs nesaglabāsim. Un, attiecīgi, anotācijas rīks mums ir aizvērts. Nākamā ikona mums sāna izvēlnē ir datora ikoniņš. Šajā gadījumā, nospiežot šo ikonu, mēs attiecīgi pārslēdzamies uz mūsu pievienoto datoru, vienalga sportīvais dators vai stacionārais dators. Un, ja mums ir pievienoti visi vadiņi, mēs iegūstam arī skārienu vadību. Tad, kā jau iepriekš minēju, nospiežot mājiņu, mēs varam atgriezties sākuma ekrānā iebūvētajā vidē. Tā, nākamā ikoniņa mums ir 4 kvadrātiņi. Šī mums ir izvēlne, tad šeit mums ir dažādas iespējas. Pirmā iespēja ir regulēt iekārtas skaļumu, ko mēs arī ērti, protams, varam darīt, izmantojot pulti. Otrs, ko mēs šeit varam darīt, ir regulēt ekrāna spilgtumu, kā arī varam ieslēgt automātisku spilgtumu regulāciju, ieslēgt, izslēgt Wi-Fi, ieslēgt, izslēgt Bluetooth funkciju. Viens no rīkiem ir ekrāna šāviņš. Ar attiecīgi šajā gadījumā mēs varam uztaisīt attēlu izgriezumu, varam mainīt izmēru, varam likt virsū tekstu. Iespējas ir dažādas, varam visu attēlu, varam mazu daļiņu no attēla ievietot, varam mainīt krāsu, formu un attiecīgi tad ar ķeksīti mēs saglabājam. Šajā gadījumā gan mēs saglabājot nevaram izvēlēties vietu, kur mēs saglabājam. Šajā gadījumā šis te attēls tiek saglabāts automātiski. Tad, kur mums šis te attēls saglabājās, ejam uz failu pārvaldnieku, izvēlamies mapīt attēli, un tad reku šeit ir mūsu pirmais attēls. Jā, tad nospiežam mājiņu, lai atgrieztos sākuma ekrānā. Tālāk mums šeit ir kalkulators, mums ir ekrāna koplietošana. Ekrāna koplietošana gan ir papildus aplikācija, kas nav standartā iekļauta. Tad mums ir audio ierakstītājs. Audio ierakstītāji, lai mēs izmantotu, mums ir jābūt pieslēgtam mikrofonam vai attiecīgi webkamerai ar mikrofonu. Kamera, tieši tāpatās, lai izmantotu kameru, tad jābūt ir pieslēgtai kamerai. Ir modeļi, kur ir aprīkoti ar iebūvēto kameru, tad, protams, kameras aplikācija un ierakstītājs darbosies uzreiz. Tad šeit mēs vēl varam izvēlēties avotu. Tad attiecīgi pieslēgvietu, aktīvās pieslēgvietas ir mums ar ziliem punktiem. Šajā gadījumā mums ir aktīvs Android un aktīvs mums ir HDMI 1 pieslēgports. Ja mēs pievienosim mūsu ārējo iekārtu kādā no citiem portiem, tad attiecīgi tie mums būs aktīvi. Jā, tad mums ir iespēja veikt arī ekrāna video ierakstu. Šajā gadījumā, ja mums nav pieslēgts mikrofons, mums būs tikai iekārtas skaņa. Ja mēs vēlamies arī mūsu balsi ierakstīt šajā video, tad mums jāpieslēdz klāt mikrofonu. Tad attiecīgi spiežam uz rekordu aplikāciju. Mums atverās šis te loks. Mēs spiežam play, lai sāktu ierakstīšanu. Tad attiecīgi mums tiek ierakstīts šis te attēls un visas darbības, ko mēs darām. Nospiežot stop, ieraksts tiek apturēts, ieraksts tiek automātiski saglabāts konkrētā mapītē, tad šo te ierakstu mēs varam atrast failu pārvaldniekā, izvēlamies iekšējie kopīgo tā atmiņa un meklējam mapīti movies, un attiecīgi šeit mēs varam atrast visus šos te video ierakstus, ko mēs esam izmantojuši ekrāna ierakstīšanas laikā. Jā, nākamā ikoniņa mums ir šī te kastīte. Tad šeit mums tiek parādītas visas fonā atvērtās lietotnes. Tad, ko mēs šeit varam darīt, mēs varam pārvietoties no vienas fonā atvērtās lietotnes uz citu lietotni. Tā ir viena lieta. Otra lieta, ko mēs varam darīt, mēs vienkārši varam aizvērt ciet fonā esošās lietotnes, vai nu to darot pa vienai, nospiežot X-iņu, vai arī šeit lejā mums ir Clear All opcija, tad attiecīgi šajā gadījumā mēs aizveram ciet visas fonā atvērtās aplikācijas. Pēdējā ikoniņa šeit mums ir solis atpakaļ, tad kā mēs šo varam izmantot, mums ir viens variants, mēs internetu pārlūkā varam
iet soli atpakaļ, vai arī aizvērt cietu aplikāciju, vai tāpatās, ja mēs esam failu pārvaldniekā, tad, ja mēs atveram kādu mapīti, nospiežot back, mēs atgriežamies iepriekšējā mapītē, vai arī, ja mēs šo te nospiežam divreiz, mēs varam aizvērt ciet šo te failu pārvaldnieku. Šīs te malējās rīkļotus mēs varam pārvietot arī uz augšu uz leju, tad attiecīgi šeit mums augšpusītē ir divas bultiņas, iespiežot turot, mēs tad varam attiecīgi novietot viņu sev ērtā vēlamā pozīcijā. Nākamais rīks, ko mēs apskatīsim, būs baltās tāpels aplikācija. Tad baltās tāpels aplikācija mums ir šī te Startboard SBS Notes. Tad šeit mums ir iespēja darboties ar dažādiem rīkiem, attiecīgi aizvietot mūsu klasisko tāpeli ar papildus dažādām iespējām. Tad, ko mēs šeit varam darīt? Šeit labajā stūrītī mums ir darbības ar lapām. Tad nospiežot šo te lapas ikoniņu, mums ir iespēja nomainīt mūsu lapai fonu. Mēs varam izvēlēties vai nu krāsu toni, vai dažādas tekstūras, rūtiņas līnijas. Šeit arī dažādas, pieņemsim nošu līniju. Tad šeit ir dažādām sportiskām aktivitātēm un visādām citām lietām. Un zem customize mums ir iespēja iestīt jebkuru mūsu attēlu par fonu baltās tāpels aplikācijai. Un šajā gadījumā mēs izvēlēsimies līnijas, un tad attiecīgi fonā mums ir līnijas. Tālāk mums šeit ir lapušu skaits norādīts. Ja mēs atrodamies pēdējā lapas pusē, šobrīd ir tikai viena lapa, mēs nospiedīsim nākamo, mums automātiski pievienosies vēl viena lapa. Nospiežot uz lapas pušu skaitu, mums lejā stūrītī parādās lapu priekšskatījums, ko mēs šeit varam darīt. Mēs varam pārvietoties no vienas lapas uz otru, pieturot, pārturot, mēs varam mainīt lapu secību, kā arī mēs varam izdzēst liekās lapas un pievienot vēl papildus lapas. Lai aizvērtu šo ciet, nospiežam uz lapas pušu skaitu. Un jā, tad šeit mums ir rakstāmrīks, tad mums ir iespēja izvēlēties dažādas krāsas un dažāda izmēra šos te rakstāmrīkus. Izvēlamies rakstāmrīka veidu, izvēlamies krāsu un attiecīgi rakstam, zīmējam, darbojamies. Nākamā ikoniņa mums ir dzēšgumija, ar attiecīgi ar dzēšgumiju mēs nodzēšam lieko informāciju. Tālāk mums ir dažādu objektu ievietošana. Noklikšķinam divreiz mums parādās izvēle. Tad šajā gadījumā mums ir iespēja izvēlēties kādu no gatavajām formām, vai arī mums ir mākslīgā intelekta rīks, kur tad attiecīgi mēs zīmējam ar roku un programma mūs automātiski atvazīs šo formu. Kā arī tad attiecīgi izvēlamies jebkuru gatavo, nospiežam uz ekrāna, iespiežam turam un zīmējam mūsu formu. Ar attiecīgi uzzīmējot šo te formu, mums parādās dažādas izvēles, mums ir iespēja nokopēt, pagriezt šo te attēlu, palielināt, samazināt, pārvietot, un attiecīgi mēs varam darboties ar šīm te attēlu opcijām, kā arī mums ir iespēja izdzēst. Ja ievietoto tekstu mēs varam izdzēst ar dzēšgumiju, bet ievietotos objektus mēs nevaram izdzēst ar dzēšgumiju. Lai izdarītu to, mums ir jāizvēlās šī te attiecīgi bultiņas ikoniņa, un mēs iezīmējam mūsu modeli, un tādā veidā tad attiecīgi mēs viņu varam pārvietot, mēs viņam varam mainīt iesatījumus, varam mainīt izmērus, kā arī viņu izdzēst. Ja mēs izmantojam dzēšgumiju, tad šo te mēs informāciju nodzēst nevaram. Ja mums gadījumā ir ievietots objekts un mums ir pierakstīta papildus informācija uz šī attēla, lai mēs pārvietotu visu kopā, tad mēs attiecīgi iezīmējam visu un tad mēs visu varam pārvietot.
Ja mēs iezīmēsim tikai objektu, rakstītais teksts mums paliks uz vietas, pārvietosies tikai objekts. Tālāk mums šeit ir dažādu rīku izvēle. Pirmā sadaļa mums ir mērīšanas rīki, tad attiecīgi mēs varam izmantot dažādu veidu mērīšanas rīkus. Viens no tiem ir lineāls, tad attiecīgi turot šo te lineālu jebkur brīvajā laukumā uz lineālu mēs viņu pārvietojam, izmantojam apusējo bultiņu, mēs viņu palielinam, samazinam, rotējošo bultiņu mēs viņu varam pagriezt, un attiecīgi velkot virs lineāla mēs uzzīmējam līniju. Un ar iksiņu mēs aizaram šo te lineālu ciet. Tāpatās mums ir iespēja arī izmantot cirkuli. Attiecīgi tieši tāpatās mēs turam uz cirkuli, lai viņu pārvietotu. Šeit mums ir apusējā bultiņa, mēs izvēlamies rādījus riņķu līnijai. Un tad šeit mēs turam un zīmējam. Un ar iksiņu mēs aizaram ciet šo rīku. Kad šeit mums ir dažādas iespējas, mēs varam sadalīt ekrānu 2 vai 3 vienādās daļās. Sadalām 3 daļās, šeit gan mums nav visu rīku iespējas, bet šajā gadījumā mums katra no šīm 3 daļām darbojas neatkarīgi, kā arī es zīmējot savā daļā, nepaceļot pirkstu vai rakstāmrīku, nevaru iezīmēt blakus laukumā. Katram ir iespēja izvēlēties savu rakstāmrīku krāsu, katram ir iespēja izvēlēties dzēžgumiju, un attiecīgi tad katrs no skolēniem var izpausties savā veidā. Tad attiecīgi kreisajā stūrītī mums ir X ikoniņi, mēs aizveram ciet šo te rīku. Tad mēs šeit zem šiem rīkiem varam ievietot arī tabulu. Tad attiecīgi šeit mēs izvēlamies rindu un kolonu skaitu. Spiežam insert, lai palielinātu rindu un kolonu skaitu, izmantojam šīs te, kur ir rociņas un bultiņa ikoniņas. Vēlkam pa labi, pa kreisu, uz augšu, uz leju, un attiecīgi mums mainīsies rindu un kolonu skaitu. Spiežam insert. Tabulā mums ir iespējams arī rakstīt, lai mēs rakstītu tabulā. Mums ir no rakstāmrīka jāizvēlās pirmā izvēle. Šajā gadījumā mums zīmējot iekšā tabulā, mums šūnas izmērs automātiski pielāgojās, un arī, ja es iezīmēju tikai tabuliņu, man teksts pārvietojas kopā ar tabulu. Un tad attiecīgi šeit mums arī papildus izvēle, kur mēs varam mainīt līniju krāsu, iekšējo, ārējo, palielināt, samazināt. Izmēra ziņā šūnu skaits mums nemainīsies, pamainīsies tikai izmērs, un varam arī šo te tabuliņu izdzēst. Tāpat šeit zem rīkiem mums ir aizkars. Šajā gadījumā mums tiek aizklāts viss ekrāns. Mēs varam atklāt tikai kādu konkrētu laukumu daļu. Kā piemēru varu minēt, mums ir šeit, pieņemsim, mums ir uzrakstīts uzdevums augšpusē. Apakšā jūs, kā skolotājs sagatavojies un uzrakstījis atrisinājumu gaitu. Sākumā skolēni paši mēģina veikt šo atrisinājumu, un pēc tam tad attiecīgi mēs varam kopīgiem spēkiem iziet cauri un apskatīties, kā tad mums bija pareizi. Lai aizvērtu ciet šo rīku, mēs spiežam uz obratiņa un spiežam iksiņu. Un tad vēl šeit ir klavieres, ko mēs varam izmantot. Mums ir apgaismojums, jeb izgaismošana, tad šeit mēs varam, mums tiek aptumšots viss ekrāns, un mēs varam izgaismot par konkrētu vietu laukumā, un attiecīgi mēs ar 2 pirkstiem varam palielināt vai samazināt šo te izgaismoto laukumu, un turot šajā te izgaismotajā laukumā, mēs viņu varam pārvietot jebkur ekrānā. Lai aizvērtu ciet, spiežam iksiņu. Un jā, tad šeit mums ir dažādi rīki fizikai, ķīmijai, tad attiecīgi ir mums funkciju grafiki, mēs varam ievadīt vērtību, ieliksim 3, un tad mēs varam
veidot dažāda veida grafikus. Mēs varam šeit arī mainīt vērtības un skatīties uzreiz, kā mums mainās šis te grafiks. Tāpat šeit mums ir ķīmijai periodiskā tabula. Tad attiecīgi nospiežot uz katru no simboliem mums ir attiecīgi ķīmiskā elementa īpašības. Un nospiežot, mēs varam aizvērt. Tieši tāpatās šeit mums ir arī mērvienību pārveidotājs par attiecīgi garumam, temperatūrai, tilpumam, svaram, leņķiem, ātrumam, daudz un dažādas iespējas. Tad attiecīgi mēs izvēlamies garumu, mēs izvēlamies sākuma mērvienību uz kilometriem, tad attiecīgi ievadam mūsu vēlamo vērtību un mēs iegūstam jau pārveidotus datus uz konkrēto mērvienību. Tad jā, šeit daudz un dažādi rīki, ar ko var spēlēties, darboties, izmantot mācību procesā. Tad šeit pēdējās ikoniņas mums ir solis atpakaļ, vai paiet uz iepriekšējo darbību, vai arī atcelt to darbību vai darbības. Tālāk tad mums ir iespēja, protams, arī šo te visu informāciju, ko mēs esam pierakstījuši, saglabāt. Tad, lai mēs saglabātu šeit kreisajā stūrītī, mēs nospiežam uz 4 kvadrātiņiem. Tad šeit mums ir iespēja saglabāt, koplietot. Šajā gadījumā mēs izvēlamies saglabāt. Izvēlamies vietu, kur mēs vēlamies saglabāt. Ja mums ir iekārtējā pievienoti mūsu mākoņu pakalpojumi OneDrive vai Google disks, tad mēs varam izmantot mākoņu pakalpojumus. Bet, ja mēs vēlamies saglabāt iekārtā, mēs spiežam lokāli. Tad jā, šeit mums ir atkal iespēja izvēlēties, kur mēs vēlamies saglabāt, kā arī mums ir iespēja saglabāt 3 dažādos formātos. Lai mēs izvēlētos, kur saglabāt, mēs spiežam lokāli disku. Mēs izvēlamies attiecīgi mapīti, gadījumā pieņemsim dokuments, un mums ir šeit 3 izvēlnītes. Pirmā izvēle ir JPG, tad attiecīgi šajā gadījumā mēs iegūsim, ja mums pieņemsim ir 5 lapas, mēs iegūsim 5 attēlus. Ja mēs izvēlēsimies PDF formātu, tad attiecīgi mums būs viens dokuments ar 5 lapām. Un trešais formāts ir šis te aplikācijas, jeb IVB formāts. Šajā gadījumā mēs saglabājot šo darbu, mēs viņu pēc tam varam atvērt atkārtoti, rediģēt, papildināt, labot un pēc tam atkal saglabāt un izmantot tā vairākas reizes. Tad jā, izvēlējāmies mapīti, izvēlamies formātu un šeit tad attiecīgi mēs atkal varam saglabāt un ievadam nosaukumu un spiežam confirm un attiecīgi mūsu dokuments ir saglabāts. Tad, ko vēl mēs šeit varam, kā jau minēju, mums ir iespēja koplietot šo te dokumentu. Tad ir vairākas iespējas, ir Starboard Online, tas ir attiecīgi ražotāja mākonis. Otra iespēja QR kods un trešā iespēja ir e-pastā. Šajā gadījumā parādīšu jums QR kodu iespēju, tad attiecīgi iekārta mums uzģenerē QR kodu. Mums parādās šāds te stūrītī QR kodiņš. Mēs viņu varam palielināt pa visu lapu. Tad attiecīgi mēs varam nodarbības beigās ļaut skolēniem noskanēt QR kodu un attiecīgi iegūt šo te informāciju, ko mēs esam rakstījuši nodarbībā vai pieņemsim konsultācijā, tad attiecīgi iegūt mobilajā ierīcē. Viņi pēc tam šo informāciju var pārskatīt, pārsūtīt un attiecīgi izmantot sev vēlamajos veidos. Un krustiņu nospiežam, lai aizvērtu ciet. Tad attiecīgi mēs šo te varēsim atvērt tikai uz to brīdi, kamēr mums šis te QR kods ir aktīvs, tik līdz QR kods vairs nebūs aktīvs, mēs atkārtot to lapu atvērt nevarēsim.
Jā, tad attiecīgi, lai izietu no aplikācijas, viens variants mēs spiežam solis atpakaļ pogu. Tad šajā gadījumā, ja mēs nospiežam solis atpakaļ pogu, mums parādās izvēles loks. Programma piedāvā mums saglabāt, ar attiecīgi mēs varam izvēlēties, kādu no formātiem mēs vēlamies saglabāt. Ja mēs nevēlamies saglabāt, mēs spiežam cancel. Ja vēlamies saglabāt, izvēlamies mūsu formātu un spiežam confirm. Tāpat mums ir iespēja arī Baltās tāfeles aplikācijā ievietot attēlus no interneta resursiem. Tad mēs izvēlamies šo te rīku izvēli, izvēlamies internetu ikoniņu, mums parādās Google meklētājs, mēs izvēlamies attēli, ievadam sev vēlamo tēmu. Ir attēli, kurus nav iespējams arī ievietot dēļ autortiesībām, bet lielāko daļu attēlu var ievietot. Izvēlamies attēlu. Pagaidām, kad attēls ielādējās, iespiežam paturam. Attēls mums ir ievietojies. Lai attēls mums paliktu darba lapā, pēc ievietošanas mums viņš ir jāiezīmē. Un pēc tam mēs varam vērst ciet pārlūku. Tāpatās mums ir iespēja arī izvēloties rakstāmdī, kā šeit mums ir mākslīgā intelekta. Tad mēs uzrakstam vārdu. Šis vārds mums tiek pārvērsts attiecīgi datorrakstā. Ņemam atkal izvēles ikoniņu, iezīmējam, un mums ir iespēja pārveidot attiecīgi ar mākslīgā intelekta palīdzību šo tekstu ar attēlu. Tad attiecīgi izvēlamies make picture. Šajā gadījumā viņš visticamākais ņems anglisko variantu un pārveidos mums šo attēlu. Šis process gan var aizņemt kādu nelielu laiku, viss atkarīgs, cik ātri mums mākslīgais intelekts spēj šo te informāciju apstrādāt, bet šajā gadījumā mēs ieguvām nevis suņa attēlu, bet saulrieta attēlu. Bet idejiski mēs viņu varam izmantot. Galvenajā ekrānā mums ir redzamas dažādas ikonas un ikonu mapītes. Tad šeit, ja mēs pavelkam ekrānu pa kreisi, šeit mums ir viss uzstādītās aplikācijas. Attiecīgi mēs varam pārvietoties starp aplikācijām, izvēlēties jebkuru uzstādīto aplikāciju. Tāpatās šeit ir iespēja arī pieslēgties Play veikalam, attiecīgi uzstādīt dažādu veidu aplikācijas. Šajā gadījumā neiesaka jums izmantot privāto kontu, bet veidot kontu uz iestādi, lai attiecīgi nesanāktu kādas nepatikšanas ar maksājumiem. Tad kas mums vēl ir šeit galvenajā izvēlnē? Tad šeit mums ir iestatījumi. Ko mēs varam darīt iestījumos? Attiecīgi iestījumos mēs varam pieslēgties sev vēlamajam bezvadtīklam. Tad attiecīgi pirmā sadaļa mums ir tīkls, un šeit ir mūsu pieejamo tīklu izvēle. Izvēlamies attiecīgi, kurš ir mūsu bezvadtīkls, un pieslēdzamies mūsu tīklam. Sadaļā universālais mēs varam iestatīt datumu un laiku. Tad, ko mēs šeit varam izvēlēties, ir 24 stundu formāts vai 12 stundu formāts. Varam iestatīt automātisku laiku vai manuāli. Sākumā gan mums ir jāizslēdz automātiskais laiks, jāizvēlās laika zona, un tad attiecīgi ieslēdzot automātisko laiku, tad mums laiks tiks atjaunots automātiski. Šeit gan ir nosacījums, iekārtē ir jābūt pieslēgtai tīklai, lai laiks tiktu atjaunināts automātiski. Tāpatās šeit mums ir iespēja ieslēgt, izslēgt šo te sānu joslu, vai arī ieslēgt papildus apakšā mums joslu, kur mums ir ikonas īsceļi. To var skatīties kāds pēc savas brīvas izvēles. Zem sadaļas displejs mēs varam nomainīt arī ekrāna fona attēlu. Tad attiecīgi viens variants mēs izvēlamies
kaut ko no ražotāja piedāvātajiem. Otrs variants, nospiežot pielāgot ekrānu, tāpēc mēs varam iestīt jebkuru attēlu par fona attēlu. Jā, zem sadaļas kanāls mēs varam iestatīt, kurš tad būs mums mājasavots. Ko nozīmē mājasavots? Attiecīgi, kad mēs slēgsim iekšā iekārtu, kas būs tā pirmā lieta, kas jums ieslēgsies. Vai nu tā būs attiecīgi šī te iebūvēta Android vide, vai arī, ja jūs pieņemsim vairāk izmantojat datoru, tad attiecīgi izvēlties to ieslēgvietu, pieņemsim HDMI 1, HDMI 2 vai HDMI 3, pie kuras tad jums ir attiecīgi pieslēgts dators. Nākamā izvēlīta ir ātrais avots, tad attiecīgi šeit mēs iestatām iepriekš runātās rīkjoslas datora ikoniņas īsceļu, tad attiecīgi šeit mēs izvēlamies, kurš tad mums būs šis te ātrais avots. Vai nu tas būtu, pieņemsim, HDMI 1, attiecīgi, ja mēs esam Android vidē, protams, nospiežot ar vienu ikoniņu, mums ir ērti pārslēgties uz pieslēgto datoru. Te šeit ir sistēma, šeit mums ir dažādas aplikācijas. Viena no aplikācijām, kas mums droši vien arī laika gaitā nodara, ja kaut kas piemirstās, ir darba pamācība, tad attiecīgi ikoniņa ar lampiņu. Tad šeit mums ir lietotāja instrukcija latviešu valodā, kur ir visa informācija par to, kā izmantot šo te ekrānu. Un tāpat šeit ir arī dažādi rīki, kas bija pieejami arī Baldāstātos aplikācijā, kalkulators, spotlights, jeb izgaismošanas punkts, taimerītis, attiecīgi aizskars, vienību konvertētājs, ar attiecīgi mēs varam izmantot. Vēl šeit mums ir dažādas Google aplikācijas, praktiski ekrāna ideja tieši tāpat kā mums ir vai no Android mobilās ierīces vai Android planšetdators, protams, lielākā izmērā. Un attiecīgi, kad mēs darbojamies, pievienojam Google kontu vai pieņemsim Google disku pievienojam un attiecīgi varam pieslēgties patiešo no ekrāna mūsu failiem, kas ir mākonī. Un tad šeit ir arī kameras aplikācija. To mēs, protams, varam izmantot tajā gadījumā, ja mums ir pieslēgta webkamera vai arī iebūvēta kamera. Mums ir iespēja arī mūsu ekrāniem pieslēgt USB zibatmiņu. Tad attiecīgi pieslēgt mēs varam šeit priekšā kādā no USB pieslēgvietām. Pievienojam mūsu flešiņu. Varam vaļā failu pārvaldnieku. Un, attiecīgi, ja iepriekš mums šeit bija viena izvēle, tad iekšējā kopīgotā atmiņa, kā mums ir iekšējā ekrāna atmiņa, un, attiecīgi, šeit parādās vēl viena izvēlnīte, un tā tad, attiecīgi, ir mūsu zibatmiņa, kur tad mēs varam pārlūkot, atvērt dokumentus, paskatīties, un, attiecīgi, šādā veidā tad mēs varam darboties arī ar zibatmiņām. Tieši tāpatās mums ir iespēja arī kādu datni, failu, attēlu, video pārvietot attiecīgi no mūsu zibatmiņas uz iebūvēto atmiņu vai attiecīgi tad arī otrādi. Ja mēs vēlamies pārvietot, tad attiecīgi mums katram failam galā ir 3 punktiņi. Šeit mums ir vairākas iespējas. Viena iespēja ir izgriezt, kopēt, dzēst. Tad, attiecīgi, ja mēs vēlamies atstāt kopiju gan mūsu iekārtā vai mūsu zibatmiņā, tad mēs izvēlamies kopēt. Ja mēs vēlamies pārvietot no vienas vietas uz otru, tad mēs attiecīgi izvēlamies izgriezt. Šajā gadījumā ņemam kopēt. Attiecīgi šeit mums apakšā parādās izvēle. Šo izvēli mēs neaiztiekam, kamēr mēs neesam nokļuvuši mapītē, uz kuru mēs vēlamies pārvietot. Tad ejam, pieņemsim uz iebūvētu atmiņu, mēram vaļā mapīti dokuments un ievietot. Un mūsu fails ir iekopēts mūsu iekārtas iebūvētajā atmiņā. Ja mēs iekārtā vēlamies izveidot savas mapītes, attiecīgi, ja ekrānu izmanto vairāk skolotāji, katrs skolotājs vēlas savus failus glabāt savā vietā, tad attiecīgi to mēs varam izdarīt failu pārvaldniekā.
Lai izveidotu mapīti, tad attiecīgi mēs izvēlamies, attiecīgi šajā gadījumā, ja mums nav pievienot zibatmiņu, tad mums ir tikai iekšējā kopīgota atmiņa. Izvēlamies mapi tālāk, kur mēs vēlamies saglabāt. Šajā gadījumā es veidošu mapītē dokuments. Tad mēs šeit labajā stūrītī spiežam uz plusiņu, spiežam mape, un tad šeit attiecīgi mēs varam ievadīt savas mapītes nosaukumu. Un spiežam create. Viena svarīga lieta, darbojoties ar failiem un mapītēm, nedzēšam ārā to, ko mēs paši neesam veidojuši, tad arī viss būs kārtībā. Bet jā, tad attiecīgi, lai mēs pieņemsim šo mapīti izdzēstu, tad mēs spiežam uz 3 punktiņiem, spiežam dzēst, un tad pievēršam uzmanību, šeit būs norādīti katalogu un faili, tad attiecīgi pievēršam uzmanību faila nosaukumiem un mapīšu. Ja gadījumā kaut kas ir nejauši iezīmēts papildus, spiežam atcelt, bet ja ir iezīmēts tikai tas, ko jūs vēlaties dzēst, tad spiežam dzēst, un mapīti mums ir izdzēsta.